Šogad mēs ejam vēstulē Kolosiešiem 3. nodaļā, un šo nodaļu mēs iesim cauri visiem pantiem, bet varbūt tāds virs tēma vai kaut kāds nosaukums, kas man šoreiz lūdzot, ko es vēlējos uzsvērt, ir kļūstot par to, kas jau mēs esam ar domu, un to mēs redzēsim ceļš no vecās uz jauno dzīvi Kristu. Tātad mēs pagājuši svētdien mājas grupās gājām cauri 2. nodaļai, pirms 2 nedēļām gājām 1. nodaļai cauri, ja? Un mēs kopsavilkot gājām cauri tam, ka vēstule Kolosā, bet vēstule kolosiešiem tika rakstīta draudzei ar konkrētu situāciju, konkrētiem izaicinājumiem, iedrošinājumiem. Un 1. nodaļā Pāvils vēlējās viņu acis ļoti skaidri vērst uz to, cik Kristus ir pār visu. Ja, un īpaši no 1. nodaļas 16. panta līdz kādam 20. tie ir tādi panti, ko es esmu teicis, ir vērts ielikt savā sirds folderī, lai tas tev ir uz mēles laikā, nelaikā. Tad sākot no 15. Ja, kad viņš, tas ir Jēzus neredzamā Dieva attēls, viss radības pirmdzimtais, un tur viss nākamie panti atklāja to, cik Jēzus ir centrā visam. Autors saka, ka Jēzus ir radījis visu, un viss ir radīts priekš Jēzus. Citiem vārdiem sakot, Jēzus satur visu kosmosu, visu radību kopā, tavu un manu elpu, un katra cilvēka eksistenciālajie jautājumi, kāpēc es šeit esmu, kāds mans mērķis ir, atrodami iekš viņa, jo viņš ir radītājs. Pāvils 1. nodaļu uzstāja šo milzīgo skatu, nevis uz Jēzus kā pazemīgi mīlošu kalpu, bet uz viņu kā visumķēni, kosmosa valdnieku. Ja? Kur ārpus nav nekas, un kurš ir pirmdzimtais no visiem mirušajiem, lai viņš visā būtu pirmais. Ja? Un tad 2. nodaļā mēs skatījāmies to, ka Pāvils jau konkrētāk adresē šai draudzei viņas situāciju, un tur 2. nodaļā viņš sāk lēnām iet par mācībām, kas tajā laikā izplatījās, un mēs pirms nedēļas, es ticu, arī grupās domājām, ka arī kaut kādā ziņā mēs nedzīvojam ļoti atšķirīgos laikos. Arī mūsdienās ir mācības, kas vēlas nedaudz mūsu acis novērst no Kristus, ja citiem vārdiem teikt Kristus plus kaut kas, Kristus plus īpaši garīgas enerģijas vai Kristus plus īpaši reliģiskas darbības un tad, ja? Citiem vārdiem atšķaidīt to centralitāti, kas ir Jēzum un viņa paveiktajam. Un tad 2. nodaļā viscaur Pāvils iet adresē gan garīgas prakses, eņģeļu pielūgšanas, mēs mūsdienās varētu teikt, varbūt kādas ņoēģīgas prakses, ja, kas reizēm ir iemazāties arī kaut kur iekšā, un tad savukārt viņš adresē arī tādus, kam ļoti patīk bauslība, ja būt ļoti reliģiskiem un caur savu A, B, C spēt tuvoties Dievam, lai viņi būtu labākie. Ja. Un viņš adresē gan ļoti pārgarīgos, mēs teikt, gan ļoti pārreliģiskos, un viņš norāda, kā Kristus ir visa centrā. Ja. Tā kā viņš jau konkrētāk runā viņu situācijā. Un tad mēs atrodam sevi 3. nodaļā, kur viņš jau runā ļoti konkrēti viņu dzīvēs. Vairs ne par mācībām, bet jau par pašiem kolosiešiem, par viņu iekšējo dzīvi. Ja? Tā kā no Kristus kosmiskā lieluma līdz kolosas mācību vējiem, līdz 3. nodaļā mēs tiekam līdz jaunajai dzīvei Kristu, šo jauno dzīvi, ko Pāvils vēlas vērst viņu acis uz. Un tad mēs iesim cauri tādiem blokiem ap pantu, un tad pirmie panti, kā jau Elīs citēja, Pāvils iesāk 1. nodaļu, okay. Tātad Pāvils iesāk no pēc 2. nodaļas, viņš saka, ja nu jūs, tad daudzskaitlīgi, ja, kolosieši, ar Kristu esat augšām cēlušies, tad viņš sāk runāt. Tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Tad, citiem vārdiem, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpt Dievā. Kad atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Kas ir šeit ļoti svarīgi? 3. nodaļa iesāks ļoti svarīgu apgalvojumu. Ja nu, un tad viņš sāk viņus fokusēt uz Jēzus paveikto. Viņš sāk ar šo identitātes apgalvumu, ka viņi, tas ir savā ziņā tāds retorisks komentārs no viņa. Viņš saka, tā kā citiem vārdiem varētu teikt, tā kā jūs esat līdz ar Kristu augšām cēlušies. Ir šeit kāds ir līdz ar Kristu augšām cēlušies, amen? Ja? Līdzīgi kā Kolosai, ja jūs esat ar Kristu augšām cēlušies, tad
Un tikai tieši tad tiecieties. Bet ir ļoti svarīgi saprast, ka Pāvils nesaka tāds, nu, draugi, dariet to, nedariet to. Pāvils ļoti strateģiski, kā viņš raksta vēstules. Un es nezinu, cik daudz tev bijusi pieredze, jo dziļāk Dieva vārdā, bet tas ir ļoti svarīgs aspekts, ko tu piefiksēsi, ka Pāvils vienmēr saka ar identitāti, viņš iesakņo Jēzus sekotājus tajā jaunajā identitātē, un tad no tā viņš vērš viņa acis uz rīcību. Citiem vārdiem viņš iesakņo, kas viņi jau ir, pateicoties Kristum, kas ir tās milzīgās realitātes, kas caur evaņģēliju, Jēzus dzīvi, nāvi, augšām celšanos, pagodināšana ir viņu realitāte. Un tad viņš saka, jā, tas ir viss pamats, un tad tā rezultātā A, B, C. Ja? Un tad arī šeit tas pirmais apgalvojums, viņš atgādina, ka jūs esat ar Kristu augšām cēlušies. Mēs redzam 3. pāntā, viņš saka, jo jūs esat ar viņu miruši. Un beigās viņš saka, ka arī jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā, un jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Šeit patiesībā ir atsauce uz visu pilno evaņģēlija realitāti. Viņš saka, atcerieties, ka jūs nomirāt, jūs esat miruši Kristu. Tagad jūs nožēlējat, jūs atzināt, ka jūs esat salauzti grēcīgi cilvēki. Jūs pagājāt zem ūdens, un jūs apliecinājāt, ka jūs mirstat līdz ar Jēzu, un jūs ceļaties augšā. Ja? Viņš ieskņo viņus evaņģēlija realitātē, tajā, ko Jēzus bija paveicis priekš viņiem. Jēzus nāve, Jēzus augšām celšanās, bet arī skats uz nākotni. Jūs vēl atspīdēsiet līdz ar viņu. Ja? Tad skats uz atpakaļ, ko Jēzus paveicis. Jūs mirsi Kristu, šobrīd tu esi augšām cēlēs Kristu, un vienu dienu tu tiks pilnībā pagodināts līdz ar Kristu. Tas ir pilns evaņģēlijs, mīļie. Mums ir nākotnes realitāte, ko evaņģēlijs vēl sevi nes. Un Pāvils viņus uzreiz iesakņo, viņš saka, neaizmirstiet, kas ir jūsu realitāte, jūsu jaunā realitāte. Kad jūs dzirdat dažādas mācības, un ka ar Kristu nepietiek, vajadzīgs Jēzus plus, vai jaunā grāmata saka, ir 3 labāki veidi, kā lūgt, vai tam līdzīgi. Nē, ar Kristu pietiek. Pirms 2 nedēļām mēs domājam, ar viņu pietiek. Un Pāvils, kur viņus cementē? Identitātē. Tajā, ko Kristus ir viņiem devis. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu dzīvēs saredzēt, ka arī veids, kā Svētais Gars darbosies mūsu dzīvēs, pirms viņš mūs korģēs praktiski, viņš mūs grib iesakņot tajā, kas mēs esam, un mēs esam droši mūsu identitātē. Bibliskā realitāte atklāja, ka mēs, kā Jēzus sekotāji, vairs neesam definēti pēc mūsu pagātnes, mūsu grēka vai ievainojuma, bet pēc tā, ko Kristus paveic. Un viņa nāve un augšām celšanās, lai arī viņas ir pagātnē, bet tāpēc, ka viņas ir garīgas realitātes, kas aizvien darbojas, mēs teiktu, viņas ir dzīves arī šodien. Tu šodien no jauna vari apliecināt, tu esi miris ar Jēzu, tu esi augšām cēlēs Jēzu. Un tu gaidi, ka tu tiks pagodināts, ja atspīdies kopā ar Jēzu. Un tā ir ļoti svarīga daļa arī nākotnes cerība. Mēs pēc mirkļa tam pieskarsimies. Un tad šīs pabeigtās, šīs brīnišķīgās labo ziņu realitātes gaismā, viņš saka, tagad sāc rīkoties. Tev ir pamats, tev ir droši iedrošinājums, kāpēc tu vari mainīt kādas lietas savā dzīvē. Viņš saka, tiecieties pēc tā, kas augšā. Un šajā nodaļā viņš dod dažādas pretnostatījumus. Ja? Pāvils ir labs uz metaforām, un te viņš pretnostat to, kas ir augšā, un te viņš paskaidro, mums liekas, par ko viņš runā. Izlas pāntu līdz galam. Pirmā Bībeles studijas nodarbība, nē, bet pamācība. Ja tev ir jautājums, izlas visticamāk nākamo vai 2 pāntus priekš, bieži atbild slēpjās jau teļ. Nav jābūt pārāk apdāvinātam, ja Svētais Gars palīdz. Ja, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir kas? Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Tālāk viņš vēl vienu virzienu, savas domas vērsiet, kur? Atkal uz augšu. Citiem vārdiem uz Kristu. Tiecieties pēc Kristus, savas domas vērsiet uz Kristu. Un viņš saka, ne uz zemes lietām. Tad šis kontrasts. Uz Kristu, ne uz zemes lietām. Un atkal viņš to sakņo, jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpt Dievā.
šodien mēs neesam pārāk dziļi tajā par domāšanas nozīmi, ja? Bet mums ir kāds sēdums par to bijuši, cik svarīga un centrāla Bībelē tiek nostatīta Jēzus sekotāju domāšana. Tik fundamentāli, ka pat vārds angliski būs repentance, viņa tulkot kā atgriešanās, grēku nožēla, dažādos veidos viņa var iztulkot, bet tas grieķu vārds ir metanoia, un viena no pamatnozīmēm ir domāšanas izmaiņa. Ja? Nevis slikta jūšanās, ja ļoti smagnēji, ja tu patiesi nožēl grēkus, mainīsies tavu iekšējā sistēma, kā tu domā. Un tas ir gan pirmajā mirklī, kad tu nāc pie Kristus, bet patiesībā pēc tam kristiešu dzīve ir konstanta. Romiešiem 12 valodā prāta, kas? Atjaunošana. Romiešu 12.2. Pāvils apzinās, ka sākumā viņus ir jāizsakņo tajā, kas viņi ir, kas jau ir pabeigts. Kad tu dziedi, mēs slavējam Jēzu, mēs dziedam par to, kas jau ir pabeigts, kas ir izdarīts daudz gadus atpakaļ, bet ietekmē mūs šodien. Un viņš saka, tā rezultātā tagad sāciet atjaunot jūsu skatu, atjaunot savu domāšanu. Viņš jau neiet pie viņu rakstura, rīcības, ja? Viņš iet pie nākamā svarīgā, pie domāšanas, pie zobratiem. Jo viņš zina, ka no tā, kā mēs domāsim, ar ko mēs piepildīsim mūsu prātu, mūsu sistēmu, tā mēs varētu teikt, operētāja sistēma, no tā izrietēs, kāds būs mūsu rīcības. Mūsdienu neirozinātne un citas lietas zinātnē apstiprina arvien vairāk to, kas Bībelē ir atrodams. Ja? Jā, es neiešu, par to mēs esam kādreiz dalījušies, bet domāšanai ir milzīga nozīme. Tas, ko tu piepildi savu prātu, ļoti svarīgi. Un atjaunot dzīvi, tāpēc sākās arī ar atjaunot, man patīk vārds nocentrēt prātu. Un ko es to domāju? Cik no jums ir autovadītāji? Ir kāds brauc ar auto? Nu, cik daudz? Diezgan daudz. Kāds šobrīd kārto baltās tiesības? Ir ne baltās tiesības, bet jā, ir procesāla dabūt tiesības. Ļoti labi. Cik no jums izmanto aplikāciju Waze? Nu? Diezgan daudz. Tad tu varbūt sapratīsi vai nespratīsi, ko es saku. Vai tev ir gadījies tā, tu atrodies kaut kur, tu īsti nezini, kur tu esi. Tu darbojies, tev liekas, tu visu kontrolē ar aktīvu ikdienu. Tu atrodies kādā rajona nostūrī, un tu saproti, tu īsti nezini, kā tikt atpakaļ. Un tev liekas, man tā bijis ieslēdz aplikāciju, es ieslēdzu uzreiz Waze, lai zinu, kur es esmu, nedzīvoju ar kompasu un karti, ja? Un es ieslēdzu, un viņa man rāda, ka esmu citur. Es pārstartēju aplikāciju, viņa neiziet, es vien viņa rāda, ka esmu pilnīgi citā rajonā. Es domāju, tajā mirklī, ko man darīt. Un tad paiet kāds mirklis, un es spēju to centrēt podziņu, atrast, kur patiesībā tu esi, ka viņš saslēdzās. Tas, kur viņš rāda, kur tu patiesībā esi, un tu gaidi, ir nocentrēt, lai tas, kur viņš rāda, atbilst ar to, kas ir patiesi tavā realitātē. Un es ilgi gaidīju, un man tajā mirklī neaizgāja. Un tad es pēc mirkļa ieslēdzu un spiešu centrēt. Tā labā sajūta, ja, kad tu atrodies tur, kur viņš saka, kur tu esi. Smieklīga ilustrācija, bet man nezinu, kā jums, cik jūs varat izmantot, tāpēc, ka es daudz, man ir sastādīts tās lokācijas, kur izceļ, ja, uz kur nokļūt mājas, draudzes lokācija, ding, ding, ding. Ir kādiem, ja, nosēvotas lokācijas, vai tas ne pāris tikai, ja, dīvaini sveicieni. Un man liekas, ka Waze un navigācijas sistēma ir labs piemērs kaut kādā ziņā, varbūt ne pilnīgi, bet ilustrācija par to, kā mūsu garīgajā dzīvē reizēm ir, ka Dieva vārds mums vēlas nocentrēt, ka tas, kas ir patiesi realitātēs, saskan ar to, kur mēs sevi atrodam. Un līdzīgi kā man nosaucots mājas un tas, ja, ka Dieva vārds mums vēlas ielikt šos tās lokācijas, kas ir patiesas par mums, kad tu nospiedi mājas, tu zini, ka viņš tev aizdīs uz mājām. Dieva vārds mums dažādas šīs patiesības vēlas mūsos noglabāt ļoti dziļi, lai tu zini, un tu atjauno savu prātu to, kas tu esi, no kurienes tu esi, ko Kristus ir paveicis tev. Un man bija smieklīgi, es biju Izrēlā, biju pretējis, es nevis aplikāciju negāju. Mēs ar sieviņu bijām Izraēlas ziemeļos, un es ieslēdzu aplikāciju, un viņa rāda, ka es esmu Beirutas lidostā. Viņa bija kara darbība. Es domāju, tur analoģija varētu būt par garīgo cīņu.
Un kā reizēm tumsa vēl, tad tu domā, ka tu esi citur. Varbūt tu esi daudz zemāk savās attiecībās ar Dievu, tu atrodies citā vietā. Ja? Un mums ir vajadzīgs Kristus, ar Svēto garu, kurš nocentrē mūsu līdzīgi kādā bultiņa navigācijas sistēmā. Mūsu sirdi, mūsu prāti ar to, kas ir patiesa. Tas, kā redz Dievs tavu situāciju, tavu dzīvi, viņš nocentrējas un ir patiesa ar to, kurš tu patiesībā esi. Ar to, kas ir patiesa, svēts un tīkams, ja, kad Dievs atjauno tavu prātu. Un labā ziņa mums aplikācija var neiet, bet svētais gars mūs vienmēr grib patīt, vienmēr grib atklāt. Amen? Un tāpēc ļoti svarīgi mums apzināties ikdienā, ka Dievs vēlas, ka mēs atjaunojam, vēršam mūsu prātu, piepildam mūsu prātu, nocentrējam, mūsu prātu un arī mūsu garu ar to, kas ir patiesa, ar to, kas ir reāls. Un tāpēc šī nodaļa ļoti spēcīgi iesākās ar to, ka Pāvils nocentrē, līdzīgi kā navigācija, viņš nocentrē, kur ir kolosiešu garīgās mājas, kur ir viņu kodols, viņu identitāte, kur ir viņu mājas, iekš Kristus nāves, kur ir viņu spēks, iekš Kristus augšām celšanās, kur ir viņu drošība nākotnē, iekš tā, ka Kristus atspīdies un viņu līdz ar Kristu. Ja? Tā kā ļoti svarīgi mums to saredzēt, ja Pāvils ļoti mērķtiecīgi raksta. Un tad ir 4. pāns. Kad atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Un es vēlos dot vienu ilustrāciju par mūsu identitātes drošību. Okay. Neesmu baigais ilustrācija rādītājs, bet mēģināsim. Ir svarīgi praktiski mācīties. Piekrīt cilvēki, ja? Gan lūkšana kambarī praktiski, gan arī vizuāli. Tātad, un neņemiet šo kā perfekto teoloģisko, ja? Neviena analoģija nav pilnībā perfekta, bet es ticu, ka jūs paņemsiet to, kas vajadzīgs. Tātad, kastītes simbolizē dažādas personas, un šī kastīte, es gribēju lielāk, bet būs labi. Šī kastīte, mēs ik viens varētu teikt, esam es. Tātad, šī ir tava dzīves kastīte. Tur iekšā ir tava vērtība, tava identitāte, tavs kodols, tava dvēsele, emocijas, grūtības, spiediens, bailes. Ja? Viss, kas tev ir, šajā kastītē, tā nav Eiropas Savienība. Ja? Tātad, te būtu zilais marķieris, es jokojos. Bet jā, šis esi tu, tev kastīte. Bībele daudz runā un runā konkrēti uz mums, kas ir mūsos. Bet tagad es vēlos teikt, tad Bībele saka, šeit esi tu. Bet tad ir, kas notiek? Nogurīgi. Lai man izdosies. Jā, varētu. Evita, paldies. Tātad, Evita turēs, kas esam mēs. Bet ko Bībele apgalvo? Ka pateicoties Jēzus dzīvei, nāvei un augšām celšanai. Tu veids? Stick with me, angliski sakot, ja? Tad Bībele apgalvo kolosiešiem 1:27, tikai kolosiešu vēstulē. Bībele apgalvo, ka Jēzus brīnumainā veidā, pateicoties Svētam garam, mājo mūsos. Kolosiešiem 1:27 apgalvo, ka Kristus ir mūsos. Kristus, kas ir jūsos, kolosiešiem. Tas ir realitāte. Turpinam. Tātad, tā ir mūsu dzīve. It kā esam mēs, bet mūsos ir Kristus. Mēs iepriekšējā nedēļā domājām, pirms 2. Tā ir teoloģiski milzīga realitāte. Bet ar to nebeidzās. Bībele apgalvo vēl kaut ko. Bībele apgalvo, ka vienlaicīgi, lai arī Jēzus ir mūsos, iespējams vēl svarīgāka realitāte ir, ka mēs esam Jēzu. Aiztaisiet. Un angliski tāds vārds sealed, ja? Tikai Latvijā arī sealed. Latvijasiski būtu apzīmogots. Mēs šeit neapzīmogosim, bet viņš ir nostiprināts. Viņš ir aiztaisīts, nosīlots, ja? Viņi nevar dabūt vaļā. Ka mēs esam apzīmogoti ar Svēto garu. Kristus ir mūsos un mēs esam Kristum. Šī ir dziļa teoloģija. Tas ir atrodams 1. nodaļā. Tad Kristus ir mūsos 1:27 un mēs esam Kristu 1:2.
tad vienlaicīgi Kristus mūsos, un mēs esam Kristu, bet ar to viss vēl nebeidzās. Bībele apgalvo vēl kaut ko. Bībele apgalvo šodienas pāntā 3.3, ka līdz ar Kristu mūsu dzīve ir apslēpta Dievā Tēvā. Tātad šeit ir Dievs Tēvs. Un tagad mēģini saredzēt sevi. Ko tur redz? Mans marķierīts nav pārāk labs, citiem brīvos vajag, vai ne? Jā, paldies. Paldies, Evitē. Raugoties uz sevi, ko tu sākumā redz? Tu redz Dievu, tu redz Jēzu. Tu redz, ka Jēzus ir iekš tevi, bet tu esi iekš Jēzus. Bet tu līdz ar Jēzus esi iekš Tēva. Apslēpts, nostiprināts drošībā. Es nezinu, kam tu šonadēļ esi gājis cauri, cik liels tev ir spiediens uz tavu iekšējo kastīti, uz tavu prātu, uz tavu emocijām, uz tavu vērtību. Mēģi izsist, vai garīgi spēki, grēks, ar ko tu cīnies, izsist tavu drošību. Tad šodien gribu apgalvot. Tava drošība iekš Kristus ir pavisam droša. Ja sātnis mēģina tikt, viņam ir jāiet caur Dievu Tēvu. Jo Bībelē raksta, ka tu jau esi sēdināts Kristu. Kristu pie Tēva labās rokas. Tā ir autoritātes pozīcija, labā roka. Tad viņam ir jāiet caur Jēzu. Tad viņš atdaroties pret tevi, saprot, ka iekš tevis ir Jēzus. Bībelē to atklāja, ka tas ir svētais gars, kurš mīt mūsos, ja, ka Jēzus klātbūtne par svēto garu. Citiem vārdiem, tu vari šodien no jauna apstiprināt savai sirdī, pirms domā, kas man ir jāmaina manā dzīvē. Tu esi iekš Jēzus, Jēzus ir iekš tevis, un līdz ar Jēzus tu esi iekš Tēva. Amen! 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 Cik labi! Tātad Pāvils mētiecīgi visu šīs nodaļas garumā mums parāda, cik centrāls ir Kristus un kā iekš viņu ar viņu, ja šie dažādi vietnieku vārdi. Visa realitāte kristiešu dzīve mainās, ka mēs sākam saredzēt visu šo miedarbību. Un tagad šie pānti mums liekas, Mārta baigi ilgs tiem pāris pāntiem. Jā, tāpēc, ka balstoties uz tiem pāris pāntiem. Mērķiecīgi Pāvils pēc tam caur šo atklāsmu atgādināja par to, kur ir kolosiešu gars, kur ir viņu identitāte. Viņš tagad sāk virzīt viņus praktiski. Ja? Un tāpēc mēs pirmais vārds 5. pāntā, jau nākamo slaidiņu. Kas ir pirmais vārds? Pirmais vārdiņš skaļāk? Tāpēc. Liekas, Mārta nav garīgs vārds. Vēlreiz paskatām. Ir izlas vārdu tāpēc. Kas tev ir jāizlas, lai tu saprastu tālāko? Kāpēc? Kas ir, vai ne? Un tāpēc ir 4 pānti iepriekš, ko mēs tikko iecementējām. Tas ir tāpēc, ka tu esi augšām celts ar Kristu, tu esi miris ar Kristu. Tu esi apslēpts ar Kristu Dievā, Tēvā. Šī realitāte ir par tevi. Tāpēc, nevis ar smagnēju sirdi, bet ar šo milzīgo pateicību, kas ir par tevi, Pāvils saka viņus vīrus, tāpēc nonāvēji. Ja? Sākās darbība, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Un tad viņš uzskaita dažādas Bībeles vārdiem miesas darbus, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāru un mankārību. Tā ir reāla kalpība. Tad Pāvils saka, tā gaismā, kas ir patiesa pa jums ir jābūt radikāliem par to, kas nav vairs daļa no jums. Un katrā kontekstā, jebkurā vēsturē reizēm viņš uzsver dažādas lietas, balstoties uz to reizēm, kas ir konteksts. Mēs neiesim katrai lietai cauri, bet arī 8. pāntā viņš pēc tam viņus min tālāk. Viņš 6. saka, viņu dēļ, tas ir cilvēki, kas dzīvo šajā, nāk Dieva dusmības par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši pagāns forma, kad jūs vēl tā dzīvojat. Bet tagad, ko dariet? Visu to atmetiet skaļāk. Un bišķi stingrāk? Atmetiet tieši tā. Dusmas, ātrsirdība, ļaunprātība, zaimas un nekaunīgas runas, kas jūsu mutē. Tad ir šīs divas, mēs teiktu, vienas ir vairāk tādas dziļas, varbūt iekāras vilkmes, un mēs cilvēki ir radīti ar dažādām vilkmēm, ja? Kaislē, mēs teiktu, un citas varbūt ir vairāk jau kā rakstura vai emocionāls izpausmes, kas ir nāk ārā.
Un Pāvils nošķir, kādreiz jūs tādā dzīvojat, kā jūs esat staigājuši tajā, tas jūs pilnībā definē. Un Efeziešos 2 ir šī valoda, šī vēstule Efeziešiem kaut kādā ziņā paralēls diezgan. Un tur atklājas, ka šī doma par nepaklausības dēliem, ja tur ir bērniem, tā ir valoda, kas tiek runāta par tiem, kas ir pilnībā nos no Dieva. Te neiet runa, kāds kristietis, kas vienreiz nepaklausīja, ja? Kas tā kā grib dzīvot svēto garu, bet es izgāzos, nepaklausīju. Te neiet runa par to. Efeziešu 2 valoda saka, ka jūs visi kādreiz bijāt garīgi miruši. Jūs bijāt nepaklausības bērni, sātana varā. Ja? Tur ir ļoti tāda smagāka valoda par šo. Un tur, ja tu dzīvo konstantā sacelšanās pret Dievu, tad Dievs saka, tur ir Dieva dusmas. Ja? Ja viņš vēlas apklāt un piedot, tad cilvēkam jānāk ar Kristu pie Dieva. Un tagad vienkārši precizēt, ja? Tas nav par vienu nepaklausību, tas ir par nepaklausības dēlu, tā ir identitāte. Es esmu nepaklausīgs, tā kā saceļos pret Dievu. Tā ir valoda, kas runā par nekristiešiem. Un viņš saka, jūs tajā vairs neesat. Jūs varat atcerēties, kā jūs reiz darījāt, jūs dzīvojat. Varbūt vēl ir kāds prakses, viņš minēs, kur jūs sakat, jā, tas vēl nav uzvarēts. Bet tie vairs neesat jūs. Un 8. viņš vēlreiz saka, ja 5. viņš saka nonāvējiet, 8. valoda ir tagad atmetiet. Tas ir tagad, šobrīd, jūsu dzīvēs. Esiet aktīvi. Un pēc tam 9. viņš izmanto šādu skaistu valodu. Viņš saka, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un tad pretnostāti sakot, apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots. Turpinoši darbības vārds, kas tiek konstanti dienu no dienas atjaunots, kamā atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tad šajos pāntos Pāvils nesaka, kolosieši, zin kā, jūs esat saņēmuši šo beznocīgu mīlestības dāvanu no Dieva, tagad pakāpeniski mazliet samaziniet tās miesas puses vai iemācieties kontrolēt nedaudz iekāri, vai jūs esat mazliet labāki ar dusmām. Nedaudz samaziniet dusmību. Nē. Pāvila valoda ir, ka ja tu patiesi saredz to, kas esi Kristu, tu saredz, ka to, kas tu patiesībā savā kodolā esi, savu jauno identitāti, tev ir jākļūst radikālam, nonāvējot to, kas patiesībā tev ir, varētu teikt, kā viltvārds, viltus identitāte. Viltus darbi, kas neesi patiesībā tu, tas vairs neesi tu. Tāda jaunās derības valoda, kaut kādā ziņā, tas vairs neesi tu. Tas grēks, ko tu dari, tas vairs nenāk no tavas patiesās identitātes. Tātad, tā ir Pāvila tāda pastorālā pieeja. Viņš viņus bāzē, kas viņi ir, un ar to viņš saka, šo atmetiet, jo tā nerīkojas kāds ar jaunu identitāti. Jums vajadzīgs atmest to. Nocentrēt jūsu prātu, jūsu iekārs. Un mēs to mūsdienās, protams, varam redzēt, ka pieauguši mūsdienā kultūrā, ka tas, ko es jūtu, iekāra, mēs kaut kā runājam par dzimumiem, ja? Iekāra pret manu dzimumu, tas tagad definēs manu identitāti. Vai tas, kā es jūtos, vairs nejūtos šāds, es nejūtos tāds dzimums, ja? Un tā kā, kad var nomainīt tas, kā tu jūti, kļūst tev definēt ar tavu identitāti. Mūsdienās vārds identitāti jau ir iegūst citu smagumu, ne? Nekas jauns. Bet Pāvils saka, tas, ko tu jūti, nav pat galējā autoritāte. Ja? Tiem, kas seko Kristum, tu vari būt kristietis un tu vari just milzīgi iekāri. Tas nenozīmē, ka tas nāk no tevis. Jēzus tika kārdināts visos iespējamos veidos, viņš negrēkoja. Un tādēļ ļoti svarīgi saprast, ka tas, kas ies caur tavam prātam, caurām emocijām, tev būs jāsaprot, jānocentrē, kas nāk no svētā gara, no dievišķa izpratnes par to, kas es esmu, kas ir Dievs, kas ir citi, vai kas ir miesa manī, kas iekāro, vai kas grib sacelties, vai kas grib būt leptumā labāks par citu, ja? Parādās šie miesas darbi, wow! Man likās, ka manā lūkšana kambarī man ļoti labi ar Dievu. Tad es sastapu brāli Y. Un es sapratu, manī pēkšņi šīs dusmas parādās par kaut kādu lietu, viņš rīkojas. Ja? Līdz ar to mums ļoti svarīgi saprast
Pāvils izmanto šo valodu par kaut kādā ziņā šo veco apģērbu. Un es domāju, līdzīgi tā kā, es nezinu, vai jums vāna duša ir mīļš process, man sieva smējās, ja, tas man viens no tādiem maniem nocentrēšanās procesiem dušas. Ja, kāras duša par tvaiks. Tur ienāks, ja, kaut ko ienāk paņemt. Tas jau vairāk pēc vānas bieži ir, vai ne, kā atmirst vecā āda. Nu, tā kā sāk atlopīties, vai ne? It kā viņa ir tava, bet tu saproti, vairs nav. Vai ne? Viņa bija daļa no manis līdz karstajam tvaikam. Un es domāju, vai ne, līdzīgi ir lietas, kas mums šķiet ir pilnībā daļa no mums, līdz nāk kaut kas, kas paņem nost varbūt to, kas vairs nav daļa no mums. Un Dieva vārds līdzīgi, kad Dieva vārds tiek minēts kā šķīstošs ūdens, ja, kas mazgā. Un mums vajadzīgs, ka Dieva vārds mums mazgā. Mēs saprotam, vismazākais nianses, kas manā prātā, kas manās domās, ir nocentrēts nost no tā, kā Dievs redz realitāti. Un mums līdzīgi kā ar drēbēm ir drēbes, un tāda analoģija man ir par vecām drēbēm, kas tev vairs nedara. Tas varbūt tā simboliskā valodas ir pa ieradumiem, kas tevā vecajā dzīvē, pirms tu sastapies. Šīs drēbes ļoti labi derēt, bija pieredze pie viņām, kā viņas izskatās, kā viņas jūtās. Un ja mēs viņu pārnesam, tas varbūt ieradums, komunikācija, attiecības, tas, kā tu redzēsi sevi, kā tu rīkojies pret sevi, kā tu izturies pret citiem, kā tu pielūdz cilvēkus vai meklē piepildījumu profesijā, vai cilvēkā, vai drošībā. Tas viss ir savu veidu drēbes, un Pāvils saka, velc nost tās drēbes, kas vairs nav tavas ar Kristu. Tev ir dots jaunas drēbes. Un atklāsmes grāmatā šī doma par drēbēm jaunām drānām ir ļoti, ļoti dziļa. Tā ir runa par taisnību, ja, ka mums ir šis baltās Kristus drāns. Tas jau nāk no ēdens dārza, kad Dievs apģēra to, kas bija Kails un Kaunā, Ādams un Ieva. Šī apģērbšanas doma. Dievs mums dod savu veidu, kā viņš mums grib apģērbt. Mēs neesam kaunā, mēs neesam grēkā, ka Kristus mums ir ietērps. Un šī tēma principā sadurās ar to, vai kas ir šobrīd aktuāls grēks mūsu dzīvēs, vai varbūt tas ir pattern, angliski sakot, tieši tie ritmi vai veidi, kā mēs eksistējam mūsu domāšanā, veidi, kā mēs, mūsu aizsargu mehānismi, elki, ģimenes elks, varbūt kaut kas, ko tu saki, likās viss manā normāli, ne? Man tā mēģimnē bijis, un tu sastopies ar kādu, un tu saproti, wow, svētais gars parāda kaut kas īstenībā, tas nav normāli. Veids, kā kaut kas noticis vai nav noticis, kaut kas tev ir darīts pret tevi vai nav darīts, vai tu neesi saņēmis. Un šīs visas ir lietas, ko svētais gars maigi ļoti skaidri grib tev uzrādīt, bet tev ir aktīva daļa tajā. Tas nav tā, ka tu vienkārši lūdzu, Dievs dara. Svētais gars mums tev Pāvils saka, tu nonāvē. Dievs spēks tev to palīdzēs izdarīt, bet ir lietas, kas tev ir jānonāvē. Nevis jākontrolē, nevis jāapspiež, bet jānonāvē. Tik radikāli. Un kā jau es teicu, kad kristietis grēko, kā es to redzu, tā analoģija ir tāda, ka tajā mirklī tu nedzīvo saskaņā ar to, kas tu patiesībā esi. Mēs draudzē, mēs mācām to, un es to redzu jaunās derības valodā, ka jaunā derība definē, ja es sakoties kā svētos. Mēs vēlākajā pantā, kur tas mums ir 12. Jā. Tur tiek minēts viena no 3 identitātēm, ka mēs esam svētie, Kolos arī, viņi ir svētie. Tā ir dziļākā identitāte, tā definīcija. Ko tas nenozīmē? Bet tas nozīmē, ka kristietis vienmēr dzīvo perfekti svēti? Atbild ir nē. Bet vai tavu darbību primāri definē tavu identitāti? Atbild arī ir nē. Kristus dzīve nav un augšām celšanās definē tavu identitāti. Tāpēc tas ir nemainīgs. Tāpēc tu esi tajā kastītē drošībā. Jo tas balstītos uz tavu dzīvi, uz tavu performanci, uz to, cik tu labi spēji sekot Dievam, cik tu spēji labi piepildīt visu Dieva likumu, tad ātri mēs saprastu, ka mēs iekrīstu pazušanā, ja mēs nespējam. Un tamdēļ ļoti svarīgi saprast, ka tu grēko, es ticu, un es ticu, Dievs to māca, ka tu neesi grēcinieks, kurš vienkārši sagrēko, tu esi svētais, kurš dzīvo nesaskaņā ar savu identitāti, kurš ir atgriezies vecajās mājās un vēl ņem vecās drēbes, bet tu jau esi šis jaunais radījums. Un Bībele saka, atjauno savu prātu. Tas vairs neesi tu. Es pieredzu tā dzīvot, bet tas vairs neesi tu. Un tamdēļ es tev gribu iedrošināt kā kristietis, grēks ir tavs nedabiskais stāvoklis.
Atkarīgi, cik tu esi nobriedis vai jauns, ja tu esi kaut vienu dienu jauns kristietis, ja es vārdiem, Bībeles vārdiem, ja esi māceklis, tavs dabiskais stāvoklis ir mīlēt Dievu un sekot viņam. Un Svētais Gars tev mainīs un koriģēs, lai tas kļūst ikdienišķi dabisks. Un tad jautājums, ka mēs novelkam, Pāvils šajos pāntos saka visas šīs lietas, kas ir jānovelk, vai ne? Šos darbus. Bet tad 10. pāntā viņš saka apģērbiet. No 10. pānta, pēc tam no 12. Ir ļoti svarīgi saprast, ka mēs novelkam varbūt dažādas lietas, kas mums ir bijušas, domu veidus, kā mēs esam redzējuši, kas gadiem ir bijis. Ko mēs liekam tā vietā? Un Bībeles Dievs nekad nesaka kaut ko, to ņem projām, neliekot kaut ko vietā. Svarīgi doma saprast šo, ka jebkurš grēks, kas ir tavā dzīvē, ir nepareizi novirzīta vēlme. Viss, kur tu varbūt dzīvo grēkā, patiesībā viss tas piepildījums ir atrodams iekš Dieva, vienkārši tu esi nepareizi novirzījies. Tāpēc ir svarīgi saredzēt, tāpēc Pāvils laik virza, ka viss, no visiem pusēm tas, ko tu meklē, patiesībā ir iekš Kristus. Un tad Bībeles valoda ir šāda, kur Tad no 10. pānta apģērbiet jauno cilvēku, ja, kas tiek atjaunots ļoti svarīgi. Tas ir ikdienišķs process. Lūdzu Dievam katru dienu, lai viņš atjauno tevi. Atjauno tev prātu saskaņā ar ko? Ar to, kas rakstīts Instagramā, ne. Ar iedrošinošu message, ne. Saskaņā ar radītāju tēvu. Pirmie noņemšā Kristus ir visas radības kronis. Viņš Kristus. Tad Kristus, tas, kamā Svētais Gars grib tev veidot līdzīgi. Tādēļ mūsu draudzes vīzijas 2. punkts ir kāds? Kļūt kā Jēzus. Tā ir bibliskas teoloģiska realitāte. Ka Dievs negrib vienkārši, lai tu dzīvo labāk. Viņš grib kaut ko daudz vairāk. Viņš negrib labāku rīcību. Viņš grib tevi mainīt Kristus līdzībā. Viņš maina tam iekšķi. Kristus līdzībā viņš maina tam darbību, viņš maina tam domāšanu. Tas tā kā dabisks rezultāts. Bībele nekad neiet pēc asniņiem augšā, viņi ir līdz saknē, līdz esencē. Tad Pāvils min, ka fokus visam Kristus šajā pantā. Vairs nav ne grieķi, ne jūda. Šeit min dažādas lietas, neapgriezīšanas, ne neapgriezīšanas. Citiem vārdiem, mums nav kā Kristus un dažādas sociālas vidas, dažādas etniskas grupas, vieno iekš Kristus. Un tad 12. pantā viņš atkal turpina šo domu. Tad, kā Dieva, kas paskam šos 3? Izredzētie, svētie un mīļotie. Vēlreiz. Izredzētie, svētie un mīļotie. Tad kā? Kas jūs esat? Identitāte. Atkal viņš iesakņo. Tad rīkojieties, terpieties. Redzam? Konstanti. Tādēļ tik svarīgi ir tev saredzēt, kas tu esi. Kādiem liekas, jūs pārāk daudz bieži runājat par to identitāti. Zini, palas Pāvilu. Tā ir bibliska teoloģija. Tev sākumā ir jāsaprot, kas tu esi. Jo no tā izrietēs, kā tu sāks domāt, un no tā izrietēs, kā tu rīkosies vai nerīkosies. Diemžēl kristietības flankas fokusēs tikai uz darbību. Tad tas ir tas kā rezultāts gala, pēdējais solis. Un, diemžēl, evaņģēlija arī var pasniegt kā uzvedības uzlabošanu. Esi mazliet mīlošāks. Mēģini mazliet vairāk būt mierīgāks. Ja? Dievs domā mazliet vairāk miera. Es mēģinu mazliet mazāk melot. Ja? Un tu mēģini mainīt tās sekas. Tā problēma ir kāda. Tad īstenībā nekas neizmainās tavā iekšienē. Un tu mēģini mainīt, tu mēģini apgriezt augšā nezāli, bet sakne netiek izravēta. Ja? Un Pāvils tādā veidā nemotivē, ja esi sekotājs. Tādēļ ir šī apģērbšanās ar jauno cilvēku. Tad kā Dieva izredzēt, vai tu zini, ka tu esi Dieva izredzēts? Svēts, kur tavs identitātes apgalvojums. Līdzīgi kā viņiem Kolosā, ka bija savas problēmas. Kāpēc viņi svēti? Ne jau viņa pašdarbības dēļ, Kristus. Un mīļotie. Tad viņi ir Dieva izredzēti pirms pasaules gala. Viņi ir svēti. Ne kauns, ne grēks vairs viņus nedefinē veidā, kā Dievs viņus redz.
Dievs viņus redz caur Kristu iekš sevis. Un viņi mīļoti. Dieva lielums un Dieva personīgums. Tā rezultātā. Tagad tērpieties. Un šeit izmantots ir gara augļa, principā Galatiešiem 5. Atkārtojumi mēs varētu teikt, kas ir gara auglis, tas ir garīgais briedums. Un kas ir garīgais briedums, tas ir, kad tu mainies kā cilvēks. Kristietība ļoti bieži grib mainīt darbību, bet pats svarīgākais ir, ka tu mainies kā cilvēks. Visi meklē iekšēju transformāciju. Un tas skaistums, ka caur svēto garu mums, pateicoties Jēzum, ir pieeja iekšējām izmaiņām. Tas nenāk mums pašiem. Cik tās ir labas ziņas. Un tad viņš sāka, tērpieties, šajās, principā, Kristus paveiktajās trānās, tērpieties līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Skaļ ļoti skaisti, ļoti abstrakt. Un tad sāk 13. pāns. Kā jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums ir piedevis, piedodiet arī jūs. Pār visam tam ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Redzam šo cits citu. Šo realitāti patiesībā tavs garīgais briedums būs atkarīgs, vai tev ir, mēs teiktu, kopiena, vai tev ir cilvēki, ar ko tu vari tikt asināts. Draudze ir kaut kas ļoti skaists. Dieva dizains, brīnumaina realitāte. Un Dievs ir apzināti izveidojis to, ka iekš draudzes arī tu tiksi veidots Kristus līdzībā. Jo nāks augšā tavas vecās nedrošības, nāks tavs salauztie mehānismi, kā tu veidos attiecības. Nāks varbūt iekārs, kas ir bijis novirzīts nepareizi. Un Dievs saka, ka iekš šīs kopienas es gribu tev atjaunot. Es gribu tev iekšēji dziedināt. Es gribu parādīt tas, kā tu esi domājis, ir bijuši mēli. Es vēlos nomainīt tev operētāju sistēmu. Es vēlos tev atbrīvot, ja bijis kāda garīga ietekme visu tavu dzīves, tev mocījus. Bet tas prasīs spriedzi. Un mēs kā draudzam ticam, ka mūsdienās ir tik daudz piedāvājumu, lai tu varētu šķietam būt ļoti garīgs kristietis YouTube. Ļoti skaists postus likt un ļoti skaists atziņas. Bet tu ieej attiecībās. Un tas ir tas, ko Dievs ir radījis, ko mēs īstenībā visvairāk alkstam. Līdzīgi ar Dievu būt pilnībā pazīt, pilnībā pieņemt un mīlēt. Ar visu mūsu salauztību. Un kā C.S. Lewis, tāds autors teica, Kārlis Staples Lewis, tas ir tas, ko mēs visvairāk alkstam. Un tas ir tas, ko mēs visvairāk baidamies un bīstamies. Mēs esam pazīti. Un Pāvils šeit saka, ka šajā cits citam realitātē izrietot no tā, ka tu zini, ka tu esi Dievu izredzēts. Tu esi svēts, tu esi mīlēts, ka tavu identitāti tev ļauj sāk mainīt veidu, kā tu veido attiecības arī draudzē, ar brāļiem, māsām, Kristu. Būs situācijas, kur tev būs jāpanās kāds. Un tas būs Dieva dizains, lai viņš tev mainītu. Tev liksies, es esmu labāks. Problēma ir otrā, un Dievs saka, tavs sirds. Kāds tev aizvainos, vai kāds tev varbūt nepateiks kaut ko, kāds tev pateiks par daudz vai pateiks par maz, tev sāpinās. Tad jautājums, ko darīsi? Un Pāvils saka, kur viņš saka jau piedošanas realitāti. Nepiedošana milzīgākā ne problēma. To piemesls, kāpēc tik daudz ir, es teiktu, salauzti un arī demonizēti. Tas atsevišķi tēma. Un Pāvils, kur viņš virza? Kāpēc tev Dievs aicina piedot? Jo tas kungs tevi piedevis. Visa tava darbība izriet no tā, ko tu saņemsi no Dieva. Tu esi aicināts mīlēt, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tevi mīlēs. Tu esi Dievu mīļoties. Tu esi aicināts dzīvot svēt, tāpēc, ka Dievs ir svēts. Viņš tevi veidos par svētu. Tu esi aicināts un tevi pavēlēts piedot. Tad Dievs tevi piedevis. Katru reizi, kad tu skaiti tēvu, reiz, ka šodien ir jāliņģi, relīs. Katru reizi, kad tu skaiti to un tu lūdzu piedod man, kā es piedod saviem parādniekiem. Un tu nepiedod. Kā es sev pelnus uz galvas. Tu lūdz vienu lietu Dievam, un tu vienlaicīgi rīkojies pretēji. Tiem iekļūdies sakot, ļaus man nocentrēt to, kā tu domā, kā tu runā un īstenībā kā tu dzīvo. Pār visam, viņš saka, lai ir mīlestības saite. Viņš runā par draudzi šeit, citam realitātēm. Principā šie pānti, sākot no 12. izteikti jau ir, kā šī atjaunotā izpratne, kas kolosieši ir viņu iekšienē,
apziņā viņa identitāte izpaudīsies attiecībās. Ja tava kristietība un apziņa, kas tu esi, tava identitāte, pateicība evaņģēlijā nemaina to, kā tu veido savas attiecības ar brāļiem māsām vai ģimenēm, mēs tam redzēsim arī citas sfēras, tad kaut kur ir problēma vai tad kaut ko nesaprats. Jo šai ticībai ir jāmaina visu to, kas tev notiek apkārt. Tas nenotiek uzreiz, bet tam ir jāietekmē visu. Jo tas ir pilnībā jauns radījums. Un no 15. pānta viņš uzsver divas svarīgas lietas. Viņš saka, bet Kristus miers, visu laiku fokus ir Kristus, redzam. Bet citās nodaļās viņš teikt svētā gara miers. Ja? Bet šajā nodaļā, šajā grāmatā viņš grib uzsvērt Kristu. Visu tādu, visam fokus Kristu. Lai Kristus miers, ko dara? Valdi jūs sirdīs. Bet tu zināt, Kristus miers ir autoritātes pozīcija. Viņš ir miera kas? Ko ķēniņš dara? Valdi. Tāpēc ko viņš dara tronī? Jā, bet tas ir praktiskā darbība. Viņš ko dara? To, ko jūs darat. Tas jāzina, man patīk stāvēt. Kristus miers, lai valda jūs sirds, viņš to saka draudzē. Tas nav par tavu sirdi, par jūsu sirdi, par draudzes sirdi. Jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Viņš uzsver pateicību, esat pateicīgi. Un tad viņš saka, lai Kristus arī, kas viņos mājo? Kristus. 16. pāns. Kristus vārds. Lai bagātīgi jūsos mājo. Un tad viņš ietver draudzes dinamiku, pamāciet viens otru, paskubiniet psalmu, himnu, garīgas dziesmas. Tad dažādi veidi, kad Kristus vēlas, kad notiek arī attiecību dinamika. Gan veidā, kā mēs esam, kā mēs panesam un mīlam viens otru, veidā, kā mēs iedrošinājam un runājam viens uz otru. Tas notiek caur Kristus mieru. Viņš valda. Mēs neļaujam satricinājumiem sašreigot, ja tā var teikt, ja, draudzes laivu. Mēs gribam, lai Kristus vārds, gan tas, kas viņš ir kā Jēzus, bet arī viņa mācība, Dieva vārds, ja, tas mājo mūsos, un tāpēc mēs šo mēnesi veltam kādiem pa pāntu porcijām, ja, lai Kristus vārds, lai Dieva vārds mājo dziļi tevī. Pamāciet, paskubiniet, un redzam visu laiku citu. Es tev šodien gribu pateikt, kāds jums nepazīstu. Ja tev nav draudz, es tev ļoti iesaku atrod draudz. Kāpēc? Tāpēc, ka daļa no tavu briedumu un to, cik tālu tu spēsi izaugt, būs atkarīgs, vai tu īstenībā atradīsi sev garīgas mājas, kur tu vari tikt virzīts un veidots Kristus līdzībā, caur attiecībām ne tikai ar Dievu, kas skan ļoti skaisti, bet arī caur brāļiem un māsām. Ļoti daudz ir tik ļoti harizmātiski, garīgi, skaisti kristieši vienatnē, un viņi saredz, un tagad mūsdienās arī ir cilvēki, kas visu kritizē. Visas draudzes, visas mācības, nekas nav labs. Visur ir, jā. Un tad tu pajautā, kurā draudzē esi tu? Vai tu veido labo piemēru? Ja? Viegli ir kritizēt no malas, bet tagad tu saproti, nē, īstenībā iekšķīm attiecībām ir veids, kur Dievs tev vēlas mainīt. Tad tā vietā, lai cīnītos pret, īstenībā ļaujies. Tas mans novēlams, ja tev nav, var droši prasīt, var ieteikt, vai vienkārši atrast draudzi. Rīgā ir ļoti labas dažādas draudzes. Mēs noteikti neesam atbildi visam, bet mūsu sirds par draudzi Rīgā, par draudzi Latvijā. Mēs ticam, ka tas ir Dieva dizains, kā viņš nes savu valstību. Un tad 17. pāntā viņš noslēdz to daļu, viņš saka, un visu, ko jūs vien dariet vārdos un darbos, to dariet un atkal Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam ar viņu. Neatkarīgi, vai tu runā, kādi vairāk vārdu cilvēki, kāds saka, mazāk vārdus, vairāk darbus, jā. Neatkarīgi. Dieva aicinājums, ka tu saredzi, ka viss, ko tu patiesībā dari, tā var būt pielūgsme Dievam. Nākamajās pantos šī pati doma parādās, kurš tas pants mums bija. 23. Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam kungam un cilvēkam. Ja tu saredzēsi, ka tev nav jābūt ar instrumentu šeit, lai pielūgtu Dievu, tu vari būt pielūgsmes vadītājs. Ja tu esi aicināts būt pielūgsmes vadītājs, vai ko domā ar to? Pielūgsme nav mūzika. Ding-ding. Pielūgsme veids, kā tu dzīvo Dievu. Un tev var būt instruments šeit, vai tev var būt kalkulators, tas var būt tos instruments. Ja?
Tev var būt rokas, kas apkop cilvēks, tas var būt tos instruments. Tev var būt prāts, kas ir tos veids, tos instrumentus, ko tu pagodini Dievu. Ir tik dažādi instrumenti. Un tad Dievs palīdz, ka mēs neskatāmies, ka šī ir tikai pielūgsme. Tad mēs ļoti, ļoti sašaurinām to pielūgsmu. Dieva vārds saka, lai viss, ko tu dari, kā tu runā, kā tu dzīvo, kā tu rīkojies, kā tu veido attiecības, tu redz, ka tā ir vai tu pielūgsme Dievam, vai tu dzīvo pretēji tam, kas tu esi. Un Dievs vēlas nocentrēt tavu prātu. Un pēdējā sekcija no 18. panta principā ir parāda, ka tas, vai tu saproti, kas tu esi Kristu, pilnīgi visās tavās attiecībās ieiet. Ja? Un viņš ir ilgdaļu veltīja draudzē, un te principā te iet runa par sievām un vīriem. Sievas, vīri, sievas, ja? Mainās tas, kā tu veidos attiecības laulībā. Bērni vecāki attiecības tiks mainīts. Tēvi, bērni, kalpi un laicīgie kungi. Veidā kā kalpi, ja mēs noteikti arī citi teikt, es tā kā vergs darbā, ja? Doma ļoti nav mainījusies. Bišķi konteksts tur bišķi savādāk, ja viņam bija bišķi sarežģītāk, viņam nebija tik daudz arotbiedrības. Bet, ja nopietni, baigi daudz nav mainījies. Principā iet runa par kalpiem un kungiem, iet runa par darba devējiem, darba ņēmējiem. Mēs bieži tāpat kurinam, nav labi, nekas nav mainījies, bet Dievs uzrunā gan tos, kas ir kalpi, mēs teikam darba ņēmēji, un es pieliku 1. pāntu no 4. nodaļas atvainojos. Kungi, un te iet runa arī par darba devējiem. Viņš tā kā vēstuli nav salīdz par nodaļām ordināli. Piedodiet, ja jūs nezinājāt to, līdz ar to, ko es gribēju parādīt. Tas, vai tu ļausi Dievam atklāt to, kas tu esi, tavu identitāti, pirmkārt mainīs to, kas notiek tavā iekšienē, kā tu domās par sevi un Dievu, tad tas sāks mainīt to, ko tu darīsi, vai gluži pretēji, ko tu nedarīsi. To, ko tu saproti, Dieva vārds tev aicina darīt, vai gluži pretēji, Dieva vārds tev aicina nonāvēt un atmest. Un tad tas sāks plūst arī tavās attiecībās. Ar brāļiem, māsām, tie runa par garīgo ģimeni, ja, tiem, kas ir sekotāji, bet tas ieplūdīs tālāk. Ja tev ir laulība, tavās attiecībās, ar līdzcilvēkiem, ar jebkuru cilvēku beigās ieplūst. Ja šeit vienkārši ir daži konkrēti piemēri. Doma, kas te tiek parādīta, tas ietekmēs pilnīgi visas tavas attiecības. Un viņš tam min konkrēts pāris lietas. Efeziešu 5 ir pāris citas lietas. Tas ir tā kā paralēla nodaļa. Ja? Tas, kas šeit ir pateikts, ir, ka Dievs vēlas mainīt visu tavu dzīvi. Dievs negrib būt atrauc no nekā, kas notiek tavā dzīvē. Tā ir tā galvenā doma. Kad tu ies rītdien uz darbu, Dievs saredz to, kā tu to vari darīt kā pielūgsmi. Un 23. pāns, izlasam 22. kalpu, klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, šis man patīk, nevien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bijībā. Es zinu kādus kristieši, kas patiesībā gandrīz vai ir tikuši atlaisti, tāpēc, ka viņi grib darīt pareizi un labi. Un tad ir problēmas ar darba devējiem, kam nepatīk šādi, vai ne? Jo viņš visu grib darīt kā tam kungam. Viņš grib darīt labi, bet neviens neskatās. Tā ir pārbaude tavam briedumam Kristu. Kā tu dzīvo, tad, kad neviens tev neredz? Un ne tikai mēs runājam, mēs bieži domājam, tur par tādām ļoti dziļām salauztām lietām, ja? Kā tu strādā, tad neviens neskatās? Ko tu dari, kad darba devējs neskatās, ja? Tie ir tādi mazie, svarīgie testi, kas mums ļauj teikt, kur es esmu. Es atceros tādu smieklīgu piemēru, te pat netālu Barona ielas. Mums bija lūkšana rīt, sanāk, mums bija vienā dzīvoklī pie viena brāļa, kas te dzīvoja. Un es braucu agri no Pārdaugavas, un es no rīta klausos pielūgsmu, un es 5:20 piecēlies, un es 7 jau būšu te un lūkšu. Un pirms vidusskolas vēl braucu, un es nonāku, tas mirklī, man jānopērk biļete. Es tāds, te jau nav kontrola tik agri no rīta. Un es iekāpu, un es ar savu slavēšanu braucu pēc biļetes, vienkārši slavējums. Dievu, gatavs līdz iestāties par Rīgu, un lai Dievu uguns krītu, lai cilvēki nāk pie Kristus. Un es braucu, un vienu rītu braucu, un sēpēs gars tāds Mārci. Trāpē manām sirds durīm, es saprotu, Es saprotu, tā kā tik smieklīgi, bet es saprotu, man jau bija ieradums izveidojies.
Es tā kā sapratu, tad nav, tad es ietaupīšu to naudiņu, vai ne, un to es, jā. Un tas skan smieklīgi, bet tāpēc, ka es biju pa ievedumu izveidojies, tas man bija ļoti jākonfrontē to, ka es neatkarīgi, kā tas skatās vai nē, es pirkšu biļeti. Kādam var skanīt smieklīgi, bet tev var būt savs konteksts, kurš saprot, ok, mans izmats nāk no mankārības. Un tas iet dziļāk, tā kā, ka tu esi gatavs mahinēt, vai ne, un tas ir tāds, tajā laikā maz tā biļeti bija smieklīgs piemērs. Saprot, ir mazās lietās tas parādās, saprot, tas eksponenciāli augsts, tagad ir lielāks lietas. Un Dievs jau mācīja man ar mazajām biļetēm braucot lūkšanu rītu, ja? Ko es ar to gribu teikt? Tur parādās mūsu kristietība, tur parādās mūsu sekošana Jēzum, ne? Tajā, kā mēs dzīvojam arī, kad neviens neskatās. Gan tad, kad tevi spriedz un ir daudz cilvēku, un ir attiecības, un tad, kad neviens nav blakā. Un no vienas puses tas ir kaut ziņā biedējoši, bet pēc tur tieši tas skaistums, kad Dievs redz visu. Un liekas, viņš saka, jūs jau kalpot savam kungam, jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Un ar to mēs šodien, mīļie, sasumējam šo nodaļu, ka kaut tu saredzētu, ka tu jau esi jauns radījums Kristū. Ja? Tu saredzētu to, kas tu esi, ka patiesībā visa tava dzīve ir, lai tu pieauguši kļūtu, kā Dievs tev jau redz. Tas skan kā grūti būt saprotam, bet tas nav grūti. Dievs tev sauc par svēto tavu identitāti. Viņš saka, es vēlos visu tavu dzīvi, tavu domāšanu, tavu rīcību, tavus kompleksus un visu mainīt, bet tu sāki arī dzīvot svēti. Tāpēc tās pavēles dzīvot, esiet svēti, kā es esmu svēts, ir, tu jau esi svēts savu identitātē. Tagad tev ir jākļūst, jādzīvo saskaņā ar to, kāds tu esi. Jo Dievs zina, ka tur ir tavs lielākais piepildījums. Tur ir tavs lielākais prieks. Un kāds autors ar to noslēdz saka, ka Dievs ir visvairāk pagodināts, ka tu esi vispilnākais ar prieku un pateicību. Ka tu atrodi to dizainu, ja tu esi atjaunots saskaņā radītāja tēlu tam, ko Dievs ir sagatavojis tavai dzīvei. Un šī nodaļa, kā atgādājums mums gan saredzēt to, ko Dievs ir darījis tevi iekšienē, tavā identitātē, sāk atjaunot savu zobratu, savā domāšanā, teikt, Dievs, kur varbūt esmu nogājis nost, kurš varbūt esmu dzīvojis salauztā domāšanā, kurš esmu varbūt nocējis meliem. Labs veids, kā saredzēt neticību Dievvvārda patiesībā, ir īstenībā saprast, ka tu tici, bet tu tici kaut kam citam, tu tici meliem. Mēs visi kaut kam ticam. Un arī pat tagad, kad es neticu, īstenībā tu tici, bet tu tici kaut kam citam, kas nav Dievvvārda patiesība. Un caur to Dievs grib iet dziļāk, lai mainītu tevi, lai tu kļūtu par to, kā Dievs tev patiesībā jau redz. Lai tu no vecās dzīves un veciem darbiem pieaugušāk dzīvot ar jaunās dzīves realitāti nav. Un es tev varu iedrošināt. Dievs ir uzticams, viņš ir aicinātājs, un viņš arī būs darītājs, un viņš vēlas, ka tu atsaucies. Tu saki, jā, es vēlos. Bet tā, ka viņš tev uzrāda, Svētais Gars tev pārliecina, varbūt šovakar, varbūt rītdien. Ka tu pieraksti, un ka tu saki, es neprasīšu vēl vienu vārdu lūkšanā, Dievs runā uz mani. Ja Dievs ir runājis, es uzticams, to viņš runājis. Un cits saka, man ir klusums, Dievs nerunā, un saka, tu esi jau lūdzu un prasīs, tu kaut ko nedari, iespējams, ko viņš jau tevi teicis. Ļoti bieži tas ir, kāpēc Dievs ir klus. Un tādēļ mēs tagad paņemsim 1 minūti. Viena no manām mīļākajām garīgām praksēm ir klusums. Cik garlaicīgi, patiesībā visdzīvākā vieta. Un klusums kā mirklis, kur mēs apstājamies, un ka tu vari prasīt Svētajam Garam no šodienas šīs nodaļas, kas bija adresēta kolosiešiem, bet ar Svēto Garu, kas ir īstenībā arī, ko mēs varam attiecināt uz savu dzīvēm. Tu vari prasīt, kas no šīs nodaļas, un tev priekšā tie panti, kas ir sfēra, ka Dievs vēlas tavā dzīvē runāt. Tu vari prasīt, kas ir lieta, kas ir jāmaina, varbūt ir grēks, kas ir jānogalina, kas varbūt ir tēma, kur Dievs aicina, ka tu vērsi savu prātu un domas, varbūt ir specifiska tēma, ko Svētais Gars tev izgaismo. Tu saki, es vēlos, ka tu piepildi savu prātu ar to, ka tu vērsi savus domas to. Tikpat labi tas arī varbūt otrajā daļā, kur bija attiecības. Tu iespējams ir jāizlīdzinās ar kādu. Ja varbūt jāpiedod kādam. Un tas nav tikai par draudz, varbūt arī citas attiecības. Tas viss ir
tā visa doma ir, lai Kristus miers varētu valdīt tevī. Var piedzīvot mieru ar Dievu. Un tāpēc paņemsim, vienkārši mirkli un lūksim Svētais Gars runā. Ja mēs šajā mirklī apstājamies, mēs pasakamies par šo nodaļu. Kungs, paldies, ka tu runājies viens ar savu vārdu. Mēs šobrīd lūdzam, ka tu vari izgaismot, norādīt, ko tieši tu vēlies, ko tu runā mūsu dzīvēs. Mēs klausamies, Kungs.